Pavisam nesen bija Ukrainas vadītāja Zelenskā tikšanās ar Trumpu Baltajā namā. Kā jums liekas, vai Zelenskijs bija perfekts sarunu vedējs? Došu jums savu ieskatu. Sarunas sākās ļoti labi. Trumps bija labā omā. Lielie Ukraina izskatījās daudzsološi. Bet viena no Zelenskā kļūdām bija, ka viņš pārtrauca gan Trumpu, gan Vencu. Visu laiku pārtrauca. Ir jāļauj otrai pusē izteikt savu domu. Otrā kļūda bija, ka Zelenskis nesaprot, ka Amerikai Ukraina nav vajadzīga. Puse valsts iedzīvotāji ir par to, ka nevajag palīdzēt, ka ir daudz problēmas iekšā Amerikā. Trešā kļūda ir, ka viņš nesaprata audienci. Ir jāsaprot, ka Trumps jūtas kā karalis, kā pasaules naba, ka ar viņu jārunā pieklājīgi un ar pietāti. Bet, kā piemēram redzam, pēc tam atbrauca ciemos pie Trumpa Anglijas valdības pārstāvis un uzvedās ļoti pieklājīgi, atnesa vēstulīti, kuru Anglijas karalis vai princis nekad nav tādu vēstuli nevienam sūtījis, bet šis ir izņēmums. Ceturtā kļūda ir, kad Zelenskis nesaprot, ka dažreiz iespējas nesakrīt ar vēlmēm. Viņš grib garantijas, bet neviens jau nedod tās garantijas. Eiropa nedod garantijas. Kāpēc, lai Amerika, kas ir okeānu tālāk, dotu garantijas? Austrālija arī ir pāri okeānam. Vai Austrālija varētu dot garantijas Ukrainai? Diezgan naivi cerēt par tām garantijām. Piektā kļūda. Zelenskis nesaprata Trumpa risinājumu. Vajag domāt, tā teikt, outside the box. Trumps viņam teica, ja būs resursi, kas piederēs amerikāņiem, tad pat Francija iedos garantijas un amerikāņi parūpēsies, ka Krievi tur nelien. Un resursi ir daudz, kur visapkārt Kijevai. Amerikāņiem arī Sīrijā ir kaut kādas tur naftas atradnes, kuras viņi sargā, un kaut ko tur Krievi uzbruka, un viņus visus tur apšaudīja. Es saprotu, ka Zelenskijs netic, kad Putins varētu ievērot pamieru, bet jāņem vērā, kad pastāv kaut kāda tur mīlestība vai saikne starp Putinu un Trumpu, un praktiski tas ir vienīgais, Trumps ir vienīgais cilvēks, kur Putinam pastāv kaut kāda simpātija, kur varbūt tas varētu kaut kādā veidā strādāt. Sestā kļūda, manuprāt, bija tas, ka viņš tomēr nevelk to uzvalku, jo visi varasvīri velk. Tas ir etiķete, cieņas izrādīšana. Bet, labi, šis nebija dealbreakers, un beigās Trumps pajokoja vai kā, bet teica apģērbs. Ļoti bieži pārunās klusēšana ir zelts. Zelenskijs ļoti daudz runāja, maisījās pa vidu, viņam pat Trumps brutāli pateica, tu pa daudz runā. Kādas ir jūsu domas par šīm sarunām, kas notika?